Laipni lūgt mūsu vlogā Bildu futbola. Es esmu Kristaps. Es esmu Nuts, un šodien mēs esam ieradušies Latvijas izlases mačā pret Azerbaidžānu. Un tad sekosim spēlei un tiešām ceram uz rezultātīvu maču. Kāds būs rezultāts? Es teikšu 2-2. Es saku, vai Latvija 4-1 zaudēs vai 1-0 uzvarēs. Tā kā aiziet Latvijā! Tātad šajā mačā Latvijas tiesnesis, vai viņš būs ļoti labs pēc mums, vai arī viņš būs godīgs tiesnesis un būs par abiem. Tātad mačpunkts sāksies, mēs esam gatavi skatīties, bet vēl 10 minūtes un cerams, ka būs ļoti smuks mačs šodien. Jā, cerams, tiešām visi spēlētāji atdos 100% laukumā, pierādīs to, ka viņi ir gatavi cīnīties par katru laukuma centimetru un tiešām izdosies gūt tos vēlamos vārdus un cīnīties. Ko gatavojas Latvijas izlases sūtris, un mēs stāvam blakus banerī. Redz, ko arī uz laukuma ierodas mūsu pašu treneris Palo Nikoloto. Latvijai ļoti labi iespēja joprojām. Un Sīdijāns. Garām devamie lido, ļoti labi iespēja bija. Ļoti labi, ļoti bīstami. Latvija turpina uzbrukt. Cerams, būs arī vārti. Mūsu Latvijas talismans uzkurina fanus. Nu tā, tad Latvijas futbols tagad pārtiek politisks, tā izstāsta. Latvijas izlase nepelnīja sodu Sīdijām. Cerās, mēs esam gols, bet mēs vienmēr priecējam.
Vilts saka, ka būs gols. Es ceru, ka būs gols, bet tas sanāks nekā. Vāršais ļoti nekāds. Labi, vismaz izdevās uzsist vārtiem bīstami. Tagad mums būs iespējams stūri. Latvija, jā! Latvija, ha! Ļoti neveiksmīgi. Denis Smeļņiks sita, bet, diemžēl neizdevās precīzi sitiens. Cerams, ar nākamajiem uzbrukumiem izdosies. Mēs ļoti labi iespēja. Sanāk vārti. Tāda iespēja zaudēt. Nebļāvi. Es saku Marko, tu saki Regža. Marko! Regža! Marko! Regža! Marko! Regža! Marko! Regža! Marko! Regža! Mums stūris ir iets. Tā bumba lido tālu no vārta. Latvijai jau kārtējies sitiens pa vārtiem, bet diemžēl atkal garām. Ir gar vārtiem, nevis par vārtiem precīzāk, bet jā. Tātad tagad ir puslaiks, 0-0 mačs, nav bijis pārāk rezultīvs, kad mūsu kā es teicu, 1-0 Latvijas labā. Jā, cerams, tiešām izdosies uzlabot savu sniegumu, būt vairāk vārtus, jo pirmais puslaiks 0-0 bija vārtu. Cerams, otrajā izdosies Latvijai tiešām uzlabot savu sniegumu, uzlasīt kādas atslēgas maiņas, vairāk tiešām izmainīt spēlētājus, un lai arī izdotos tiešām labāks turpinājums. Es mēģinu, lai kamerā šo var redzēt, bet dzirdēt toši nevar ārā baigi kā. Jokojot, gols tiek ieskaitīs. Golu ieskaitīs. Reik, kur iesildās. Kautkovskis. Vot šitais ir īsts Latvijas izlases ultra. Laukumā no Latvijas izlases dodās Jurkovskis un Cigaņins. Nē, Snājkovskis, tas ir Savēļievs. Savēļievs, sorry, Jack. Matravits ir ar mums, mums ar faniem. Un pulko stājamies. Plūsmies, kausmies. Būs spēlētāja maiņa Latvijas labā. Un laukumā dodās Bruno Mēlis debitants. Labi. Pa labi nekas
nesanāca. Nāk no laukuma nost. Vietā laukumā ar 8. numuru dots Renārs Varslavāns. Varslavāns nāk uz laukumā. Mīļākais no spēlētājs. Ļoti labi nopelnījām stūra sitienu. Cerams, ka kaut kas šeit sanāks. Tiešām ir jārealizē šis stūra sitiens beidzot. Rosnikovs pīdārās, šalalala, Rosnikovs pīdārās, šalalala. Sūd, un tu to atzini, sūd, atzini. Baigs sniegt apspēles. Mēs baigi vadām Azerbaidžānas komandu. Labi, mēs vadamies, tad beigās tāpat nekas nesanāk. Ka pretinieku spēlētājs Paldies Dievam! Tās spēlētājs, kas trāpīja pāri vārtiem, tevi griež zemē, un viss tās vairs šādā krampi vai kaut kas cits notika. Nu, mums atkal jauns karoks. Šitā šajā mačā pēc mums iespējams pēdējā iespēja kļūt vārtus. Galvenais, lai pretinieki tagad netrāpa. Vienkārši Matugrīts atpakaļ noķer rokā. Ļoti labs atvērījums Matvejusam jāuzteic, tiešām labi izlec un labs atvērījums tieši noķer rokā. Tātad vlogs šodien beidzas. Diemžēl bija 0-0 rezultāts. Bija diezgan garlaicīgs mačs, jo nebija neviens gols. Jā, pēc manām domām tiešām, labi, ka Latvija tiešām daudz uzbruka. Bija momenti, bet, diemžēl, neizdevās realizēt 0-0. Noslēdzās, bet nekas. Jau otrdien nākamā spēle pret Albāniju. Daudz svarīgāka, un tajā tiešām jācenšas arī realizēt savi momenti. Un tad tiekamies citos mūsu video.